Mani sauc Kaspars Kalniņš. Uzrakstīju arī, ka esmu būvniecības, ir arī certifikāts kā būvniecim. Esmu vadījis darbus daudz un būvuzraudzību veicis un arī energocertifikāts taisīju sākot jau no, man liekas, 2009. Gada. Kaut kādi pirmie, kas bija, pirmās mājas, viens no pirmajām, laikam, bija siltināts vispār 2002. Gadā Valmierā, cik es zinu. Bet tur nebija nekāda Eiropas līdzfinansējuma, nekas tāds, cilvēki par savu naudu siltināja. Bet, teiksim, mums tā Eiropas naudām tās pirmās plašumā aizgāja 2009. Gads. Un tad es diezgan daudzām sataisīju tos energocertifikātus, un tajā laikā viņš saucās energoaudits vienkārši. Nu, tagad atkal tie noteikumi, man liekas, jau 4 reizes mainīti, lai interesantāk dzīve. Tad ir, nu, kā jums kā pārvaldniekiem, kas šeit arī ir, būtu baigi labi, ja jūs visi mācētu BIS lietot. Vismaz tādā lietotāja līmenī. Es ieliku arī prezentācijā dažus saitus, ceru, ka tās prezentācijas būs pieejamas, ja cilvēkiem vieglāk atrast. Bet, nu, kā jūs zinat, nu, kā jums pārliecināties, vai tas energoauditors ir, viņš laikam te nerādīs, to mēs pēc tam, laikam, pēc prezentācijas te es parādīšu, kā ko meklēt visā, lai visiem ir ērtāk, ja, saprast. Bet tā ideja tāda, ka jūs varat pārliecināties, vai tas energoefektīvais eksperts ir certificēts, vai viņam derīgs certifikāts, to jūs varat iet visā pārbaudīt. Ja viņš jums sola uztaisīt energocertifikātu, nu iet pārbaudīt, vai viņš ir derīgs vēl. Kādreiz gadās visādi. Ja laicīgi nesamaksā gada maksu, ko prasa BIS, tad arī certifikātu aptur. Nu, gan būvpraks certifikātu, gan energoautoru certifikātu aptur. Ja tas aizmirst samaksāt rēķinu, pēkšņi tev viņš rādās nederīgs. Tu nevari vairs veikt savu darbību. Tad ir energocertifikāta reģistrs, kurā tad jūs pēc tam pārliecināsieties, vai tas jūsu energoauditors ir to energocertifikātu iereģistrējis. Tajā reģistrā viņam viņš ir vispār 3 paralēlie BIS. Ir publiskais BIS, ir BIS 2, kur būvvaldes skaņo un projektētāji savus projektus, un ir tas BIS, kur energocertifikāts reģistrē. Viņš pievieno klāt, tur ir atsevišķi veidni, savada visu iekšā datus, un tad viņš parādās kā saiti, kur tad jūs varat redzēt, jebkurš cilvēks var jebkurai ēkai, kurai ir izdots energocertifikāts, apskatīties visā, kāda viņai tehniskie rādītāji. Nu, piemēram, jūs gribat pirkt dzīvokli kaut kādā mājā, jūs apskatīties visā pēc adreses vai pēc kadastra numura. Ja tā māja ir veikts energoaudits vai izstrādāts energocertifikāts, viņš būs pieejams pirmās 2 lapas, jebkurš cilvēks var apskatīties. Un te jūs redzat, kādas klases tā māja ir, kāds ir patēriņš uz kvadrātmetru, te jūs varat saprast apmēram, cik jums būs jāmaksā par apkuri mēnesī. Nu, tas tā kā svētīgi, zināt. Nu, lai nav tā kā sēdāk, tur 500 eiro par dzīvokli jāmaksā. Nu, par apkuri mēnesī, tā kā ir bišķi, bet padārgi. Valmierās 100 varbūt sanāk labākie gadījumā. Tad ir vesela rinda energoefektivitātes jomas noteikumiem ir uzskaitīti BISā. Tad nav jāiet caur likuma LV un jāmeklē. Jotaist BIS vaļā, BISā ir saiti. Vienīgā problēma ar to saiti ir tāda, es esmu reizes 3 jau rakstījis uz BIS, kas uztur BISu, ja, lai tā, ka viņi ieliek aktuālās versijas, jo tur saiti uz versiju, kurai beidzies, nu, noteikumi mēdz beigties, viņi zaudējuši spēku. Un tad tu tiec uz saiti uz noteikumiem, kuri zaudējuši spēku, un tad vienīgā iespēja tad apskatīties apakšā, pēc tam parādīšu bez prezentācijas, kā var apsīties, kur ir īstie noteikumi, kurš tad jāskatās. Un tad ir, jā, tas svarīgi noteikumi, kas ir ēku norebrušo konstrukciju siltumtehnika. Tie ir jāzina, jā. Jo pēc tiem arī jāskatās, kāda jums tā energoefektivitātes klases jāsniedz un kādas ir konstrukcija tās vērtības vajadzīgas, lai jūs izpildītu normatīvā, nu, maksimāli pieļaujamās prasības, ja. Vairs normatīvās prasības nav, tagad palikuši tikai, nu, maksimālās prasības, kādas ir drīkst pieļaut. Ja? Tad ir tā evolūcija no pašā kreisā pusē redzam, tas ir 10. gadā viņa taisīja. Tā izskatījās ēkas energoefektivitātes certifikāts. Tāds dokuments bija, tur bija jāizrēķina aprēķinātie rādītāji. Tā ēkai konkrētai nebija izmērīto rādītāju, jo tur bija malkas apkuri un nekāda data nebija vākti, bet tā mājām, kur bija, tad tur bija tās bultiņas sagāja drusku kopā, praktiski sakrita. Varēja redzēt, teiksim, kāds ir ēkas patēriņš kilovatstundās kvadrātmetru gadā. Ja. Tad bija jau nākamā versija, tur pamainījās atkal noteikumi. Tur parādījās jau drusku savādāk, noformējums savādāks. Bet ideja tā pati ir kaut kāda zaļā zona, kurā jums ir tā labā māja un ir tā sarkanā zona, kurā nevajadzētu nokļūt nevienam. Un tur arī ir jānorāda atkal atsevišķi dati. Un atsevišķi apkurēji, atsevišķi karstaudim jau ir drusku advancētāk
tās prasības bija. Un tad atkal te tā pat māja paņem pilnnodošanas eksploatācijā jau. Tad ir jau jaunā versija, pēc kādas tagad jums izskatīsies tas dokuments, un tur jau ir drusku sarežģītāk. Atkal ir ieviest jauna Eiropas direktīva, un pēc tās ir aprēķina metodika atkal mainīta, lai mums interesantāk dzīve, kas rēķina. Un tad jau parādās apkurēja rādītājs, parādās kopējais atsevišķi, parādās primārās neatjaunomās enerģijas rādītājs, liekas mistika, pirmo izlasot, bet tur tā ideja tāda, ka ir koeficienti, kur jāņem vērā aprēķinos, un tad var saprast, teiksim, kāpēc viņš tur ir D, vai viņš tur varbūt ir A, jo tur ir tā ideja tāda, ka ko jūs izmantojat kā apkurs veidu. Nu, tā arī veidojās tā otrā rindiņa. Varbūt, ka jūs kurināt ar oglēm, ja? Tur būs ļoti slikti. Ja? Un tad ir pirmā kopējā enerģija, tas ir teiksim, viss patēriņi kopā, augstais karstais ūdens, apkur ventilācija, apgaismojums. Ja? Daudz jau mājām apgaismojums nav jārēķina. Publiskām būvēm arī parādītos vēl apgaismojumam kaut kādu patēriņu kilovatstundās kvadrātmetru gadā. Nu, tad, kas vēl par šiem būtu jāzina jums, un kā salīdzināt? Nu, jums visvairāk ir jāstāsta uz to A burtu, jo, ja tā ir jaunbūve, viņai jābūt ar A burtam. Pēc likuma tagad nevar vairs uzbūvēt māju B vai C klases, bet, teiksim, ja jūs renovējat ēku, tur var nebūt arī A burts. Ja jūs tikko uztaisīt energo certifikātu, jums tur noteikti būs kaut kāds D vai C labākajā gadījumā esošajai ēkai. Un jūs varat tiekties uz tā burtu, vai jūs viņu sasniegsiet un cik tas maksās. Un tad sākās tā analīze. Energo auditors ir ieteicis kaut kāds izcinājums, ko vajadzētu darīt, lai uzlabotu mājas energotātes. Bet tur tie risinājumi atkal ir dārgi daži un gadās, ka kaut ko no tā neveic, jo tīri finansiāla apsvēruma dēļ. Viena lieta ir, mājas iedzīvotāji nevar vienoties. Otra lieta ir, būvnieka cena ir veikts iepirkums, jūs zināt, kāda cena. Un trešā lieta vēl it kā jūs iedzīvotāji vienojas, jā, labi, daram, bet banka jums pasaka, ka jums pietrūks nauda. Jums nav tas apgrozījums, lai jūs varētu no bankas dabūt tik daudz līdzfinansējumu, lai varētu nosakt. Un tad jādomā, kur to naudu dabūt, no altuma kaut ko dabūt, vai uzkrājumu veidot, vai palielināt apsaimniekošanas maksu, lai tā bilance būtu labāka. Kur bankai parādīt, ka jūs varat to naudu savākt. Un pēc tam var atmaksāt. Viens ir paņemt no bankas naudu, otrs viņu vēl ir jādod. Un jādod jau parasti procentiem. Un tad jāsāk rēķināt, vai jums, teiksim, tā siltināšana, jūs to māju renovējāt, vai jums tas maksājums gala rezultātā tam iedzīvotājiem nebūs lielāks pēc siltināšanas gada griezumā, nekā neko nedarot. Protams, jā, mums mainās apkurs izmaksas, mainās tarifi, ja, tas ietekmē ļoti. Bet, teiksim tā, ka, jo ziemā jums tā apkura, jā, tur ir smagi, tam pensionāram ir grūti, viņam tā pensija varbūt ir 300 eiro un viņam ir jāsamaksā sēdā nereāli, bet Valmierā viņš vēl varbūt pa apkuru var samaksāt. Tāpēc ir, jā, tās problēmas, ar ko saskarās daudzdzīvokļu māju pārvaldnieki, jā, ir cilvēki, kas grib renovēt, ir kas grib, bet nevar atļauties vienkārši samaksāt to rēķinu. Un tad mēģina izdalīt viņu uz 10 gadiem vai uz 20. Ja? Tad par tām LBN prasībām nedaudz. Tas ir no ēku norobežo konstrukcijas siltumtehnikas 2 tabulas izņēma ārā. Tā pirmā tabula ir ēkas energotātes minimālais pieļaujamais līmenis ēku atjaunošanai pārbūvēji. Kā mēs redzam, dzīvojamām ēkām, daudzdzīvokļu ēkām, jums ir jāpalielina zem 80 kWh uz kvadrātmetru gadā. Tad tipveida ēka, kura nav siltināta, tur būs kaut kādas 180, varbūt pat 200 kWh kvadrātmetru gadā. Jums ir jāsamazina uz pusi pie ēkas renovācijas tas patēriņš, bet tur atkal sākās naudas attiecība pretī. Jūs nevarat atļauties to izdarīt, jūs varat arī nesasniegt. Un tad ir tāda interesanta lieta, ka termiskie tilti, kāpēc es ieliku to bildi, tas būs drusku tālāk pastāstīšu par termiskiem tiltiem. Termiskiem tiltiem noteikts ir dzīvojamām ēkām pansionātiem, ja termiskais tilts 0,2, ja, nedrīkst būt lielāks. Ja. Un tad ir arī sienām un pārējām konstrukcijām, kādas ir tās sasniedzamās vērtības, kuras nevajadzētu pārsniegt. Jūs siltināt, ja jūs, teiksim, ārsienu, te ir rakstīts 0,23. 0,23 tā būs siltināta siena. Ja. No esošajai ēkai, kas jums ir droši vien, pieņemsim tā Hruščovka, tur būs 1,23 droši vien.
vērtība tai sienai. Jums viņa jābūt mazāka. Ja? Tas nozīmē, ka jāliek tā izolācija virsū. Jo bez tā nesanāks sasniegt. Tā. Tad mums ir tās galvenās lietas uzrakstīt, kas būtu jāatcerās, ja jūs pasūtat energo certifikātu kādam. Pirmkārt, jums vajag sagatavot darbu uzdevumu. Kā jebkuram darbam, arī projektēšanai, arī apsakošanai īstenībā ir jābūt darba uzdevumam, lai apsakotājs zina, ko jūs no viņa gribat. Jo likums to nosaka, ka viņam ir jābūt. To, protams, var gatavot kopā ar energo auditoru vai kopā ar tehniskās apsakošanas veicēju. Ja jūs pasūtat abus divus, ja, vai pie viena cilvēkiem viņš veic, ja ne, tad pie dažādiem cilvēkiem. Tikai jāpasako līdz tam, lai tie dokumenti sakrīt, ja jūs dodat atkal to projektētājiem, un viņam atkal ir cits viedoklis par kaut kādām lietām, tur vajadzētu būt ideāli, ka jūs pie viena varētu pasūtīt visi trīs, gan apsakojumu, gan audit, gan projektu. Ja? Tas būtu izcili. Bet, ja jūs pasūtat atsevišķi, jums pašiem tad jāsako līdzi, vai tas, ko tas energo auditors rekomendējis darīt, sakrīt ar tehnisko apsakošanu, un beigās arī sakrīt ar projektu. Jo tā, ka jūs to visu iesniegsiet, to dokumentu paku Altumam, gribēsiet saņemt līdzfinansējumu, viņi salīdzinās, un ja kaut kas nesakrīt, jums atmetīs atpakaļ. Un jūs atkal viss no galā, atkal katram jāmeklē viss rokā, atkal jālabo kaut kas, lai tur sakrīt. Un tā ir tā reālā dzīve. Un tad jums jāzina, ko jūs vēlaties uzlabot tajā mājā. Pat, vai jūs vēlaties visu darīt, vai jūs vēlaties varbūt tikai, jūs esat secinājuši, ka jums tek jumts, bet tā kā jums ir savietotais jumts, viņi varētu arī ne tikai kausēt ar rubrīti, bet varbūt uzlikt izolāciju. Ja? Varbūt jūs gribat tikai jumtam naudu tērēt, varbūt vairāk jums nav. Tas jums jāzina, tā dati ir jādod tam cilvēkam, kas to energo certifikātu jums taisa, viņš jums beigās iedod kaut kādus variantus. Ja? Iedod jums variantu, ka jūs darat kaut kādus mazos darbiņus, teiksim, nosiltināt jumtu, pagrab griestus, varbūt nomainīt logus, kāp telpās, un tad iedod versiju, ka jūs darat visu, ja? Un cik, kāds ir tas ietaupījums pēc tāda darba beigšanas. Un, protams, jāsaprot, cik jums tā nauda, jo vienmēr viss atdurās pret naudu. Jūs varat gribēt visu smuki, skaisti, ventilējumu fasādu uztaisīt. Nesanāk. Un tad tas ir svarīgi, jā. Pirms kaut ko darīt, jāzina, cik tā nauda maciņā ir, tad jūs sapratīsiet, ko jūs varat atļauties. Tad jāizvēlas energo auditors, jā, tad jums ir jāskatās, kā jūs viņu meklējat, jā, jo publiskām personām tur ir atkal iepirkums, var veikt iepirkumu, ja tā summa nav liela, tad var veikt cenu aptauju, jūs aptaujāt kaut kāds energo auditors, kuri jums ir zināmi vai kāds ir ieteicis. Ja. Tad, protams, var uzprasīt kaimiņam, kurš tad viņam palīdzēja to māju renovēt. Ja. Arī var uzzināt, kurš taisīja, kurš rēķināja, kādas bija problēmas, cik bija labi vai slikti. Un tā jūs viņu varat atrast, varat pārbaudīt visā, vai viņam vēl ir certifikāts derīgs. Ja. Un tur arī jābūt kontaktiem, parasti visi cenšas ielikt vismaz e-pasta telefonu, tad jūs viņu varat sazvanīt. Nav jādomā, kur viņu atrast. Un tad, protams, ir jātiek galā ar to. Pat ir nedaudz atpakaļ. Ar auditoru kopīgi, tad, ko jūs vēlaties atjaunot. Ja? Tas ir svarīgi. Ja? Jo viņš jau var sarakstīt visu, kā vajag, bet var jau tam nebūt naudas un cilvēku var nevienoties. Un tad ir vēl viens būvnormatīvs, kuru jau pieminēja iepriekšējā prezentācijā, arī būvju ugunsdrošība. Ir ugunsdrošības noteikumi, kas visiem jāievēro. Bet būvju ugunsdrošība tas ir būvnormatīvs, ko ekonomikas ministrija izdevusi. Un šeit ir tās incidentās prasības, kā mēs redzam būvstrādājiem ugunsdrošībai. Un tur jums jāstāsta atkal ar projektētāju kopā, kāda jums ir tā būvs ugunsnoturības pakāpe ēkai, cik jums viņa ir augsta. Un no tā arī atkarīgs, ko jūs varat likt uz fasādes. Jūs nevarat, teiksim, izdomāt 12 stāvu māju, tādu kā iepriekš rādīja, nosiltināt ar polistrolu. Un ja vēl uzlikt ventilējumu fasādi ar degošu materiālu. Un tad būs tā kā Londonā tā sociālā māja, kur vienkārši nodeg visu dzīvi. Tāpēc ir tās ugunsreakcijas klases, kas ir tādi pa zvēriem, tiem burti A, S, D, 0. Tur ir blakus, es ieliku tabulu, lai skaidrs ir. A1 klases materiāls, viņš nav degspējīgs, viņš ir degt nespējīgs materiāls. Tad ir A2 klases materiāls, tas ir grūti degspējīgs materiāls. Viņš pats par sevi īsti nedeg, bet ja tu liesmu pieliec klāt, viņi var sākt aizdedzināt. Un tad ir tie B klases materiāli, kas ir grūti degspējīgi materiāli, bet viņi ir degspējīgi. Koks arī var būt B klases materiāls, ja viņš ir apstrādāts antipirēnu, viņš ir degspējīgs materiāls. Un tad ir C un D un E un F klase, tie ir, ja tāds klases materiāls, tad jūs zināt, ka tas deg.
Un F klasi viņš veicina degšanu. Ja jūs polistrolu uzliksiet, viņam būs E vai F klasi, droši vien tas veicina degšanu, viņš ir jāaizsargā. Viņu izmantot var kā siltumizolācijas materiāls no siltumtehniskiem viedokļiem. Viņam ļoti labs ir. Izcils viņš zem grīdas, cokolam, ideāli, fasādei. Un tad jāskatās, cik jums augstā ēka ir. Vai tad jādala tas ar ugunsdrošu vatu starpā. Normatīvs tu tagad pieļauj, kādreiz nevarēja. Pirmo māju mēs taisījām Rīgā, tad to normatīvu tikai sāk grozīt, ka varēja ielikt to putu polistrolī 5 stāvu māju, bet bija jānodala pa stāviem ar minerālu vatu, lai, ja notiek kaut kāds ugunsgrēks no dzīvokļa, teiksim, dzīvokļa izcījās ugunsgrēks, plasmas sloks 15 minūtēs izkūst, liesmas nonāk fasādē, un lai tā fasāde nenodeg līdz augšai, viņi nodeg ļoti ātri putu polistrolu fasādi dažās minūtēs līdz augšai. Tad ir ugunsdroša josla, no 20 cm plats minerālu vats, lai neizkūst. Putu polistrolam vēl viens mīnus ir, viņš deg un pil. Un rekur tie burtiņi, kas ir tur rakstīti, ja, ir D, tas ir drop, ja, no piliens, no angļu valodas tūkots pēc standarta. Ja D ir 0, tad forši, tad jums nekas nepilais krāgi, bet ja tas D ir kaut kāds 1 vai 2, tad var būt slikti, jā, jo pēc ekspējas klases sanāk, ka izdalās pilieni, viņi karsti tādi un degoši. Ja tāds karsts un degošs piliens jums evakuējoties skrīt matos vai zādes, nekas labs tas nebūs. Un tad ir vēl tas trešais būtis, kas tur parādās S, tas ir smoke, ja, dūmi. Vai tas materiāls izdala dūmus ugunsgrēka gadījumā vai nē. Un tas arī ir būtiski, jo, ja ir piedūmojums kāma telpā, tas nebūtu labi. Jo ir daži dūmi, ko ievalkot, tad pietiek ar dažiem malkiem, un jūs nekur tālāk netiekat vairāk. Sintētiskie materiāli, kad deg, ja dīvāns aizdegās, tur tas ir slikti. Tāpēc, jā, un tad ir tā interesantā problēma, ka es ieliku šo bildi, ja. Ja mēs skatāmies, mums ir fasādes ir 2 veidi pārstāv, ja. Vai taisa slapjo apmetumu fasādi, vai ventilējumu fasādi, ja. Abas divas ir derīgas, abām ir savu plusu, savu mīnusu. Bet šeit ir normatīvā atkal ir kaut kāda neliela problēma, ja. Siltumizolācijas sistēma ar apdaļu. Tur viss forši rakstīts vārds sistēma, tad jums ir sistēma, kas ir certificēta sistēma pēc ERTAG 004. Jūs izvēlaties, kurš ražotājs jums tur patīk, vai ar projektētāju kopā, vai tāmētāju skatoties, vai jūs ņemat tur no Sakrata Kaprola, vai kuram vēl tur certificētas sistēmas. Ja. Tur viss forši. Jūs paņemat sistēmu, strādājat ar vienu ražotāju materiāliem, jūs zināt, ka viņi dod garantiju, viņi kalpos tur 30 gadus, nav problēma. Pēc 10 gadiem vienīgi jāpārkaso. Un tad ir ventilējumās fasādes. Un tur pat likumdevējs nav ierakstījis, kāda sistēma ir jāizmanto. Ventilējumu fasādi var uzbūvēt uz koku karkas, viņi var uzbūvēt uz nerošas tērauda karkas, viņi var uzbūvēt uz alumīnija karkas, viņi var uzbūvēt uz cinkota metāla karkas. Iespējas dažādas, arī plastikāta karkas. Ja? Kāds tad būtu tas karkas, kurš jāizvēlās? Un šeit sākās problēma. Tur jums ir jāskatās kopā ar projektētāju, kāda jums ir tā būvas ugunsnotības pakāpe, jāskatās, kādu jūs drīkstat likt siltumizolāciju, šeit norādīts smuki tabulā, degoši, nedegoši, tātad, U1 vai U2 klasi, plus tur vati droši vien uz fasādes jāliek. Un tad ir arī apdaļa. Un arī apdaļa jūs varbūt gribat izvēlēties kaut kādu skaistu materiālu, bet viņš nekādīgi neietilpst. Neatbilst jūsu būvas ugunsnotības pakāpē, jūs viņu nevarat likt. Tad jums paliek nedegoši materiāli, vai cementa šķiedras plāksnes, vai tur ir keramikas plāksnes, vai tur ir flīzes fasādes kaut kādas. Kaut ko tādu jūs varat izmantot, bet jūs nevarat paņemt, teiksim, kaut kādu alumīnija kompozītu, kuram pa vidu ir degošs plastikāts. Viņš varbūt smuki izstās, viegli gludu fasādi, bet nekādīgi nesanāk. Jūsu māja neatbilst. Jūs nevarat izmantot plastikāts saidinga dēļus, kas ļoti lēti, bet vienu brīdi bija ļoti populāri, bet viņi plastikāts saulē diezgan ātri bojājās. Un ir arī dažādas tās apdrukātās fasādes, kuras plastikātiem kaut kas ir drukāts, ja grib kaut kādu mākslu. Un koka dēļus, it kā vietējais materiāls būtu labi izmantot, bet jums tā māja būs augstāk par tiem 8 metriem, tad noteikti, ka koka dēļu vēl var uzlikt kaut kādos gadījumos, ja būs U2B klases notrības pakāpes ēka, bet principā tas ir ēkām līdz 3 stāviem, jā, viņas var taisīt no koka karkas. Var izliet koka karkas, tas ļoti labs risinājums, jo koks pieejams materiāls Latvijā. Nav jāgaida, ka atvedīs no kaut kāda karkas sistēma. Kalibrētu materiālu šobrīd var nopirkt taisnu.
nostiprināt pie fasādes. Arī viņi var vienkārši, dībeli arī pieejami, tehniski. Tādai 3 stāvu mājai nekāda problēma. Nosūtam koku karkasā vati, un tad izvēlamies, ar ko apdarināt, kaut vai ar koku dēļiem. Un tad ir kāpēc, teiksim, ir tās apmestās fasādes ventilējumās. Katram savu plusu, savu mīnus, kā jau es teicu. Man apmestajām fasādēm ir tā, man tā pieredze, tā kā es diezgan sen jau viņus pats esmu siltinājis, un tie materiāli ražotāji dažādi, un viņiem garantijas dažādas. Un materiāla veidi arī dažādi fasādēm. Viņš var būt silikāta bāzes, viņš var būt silikona bāzes, viņš var būt akrila bāzes, katram savu plusu un mīnus, un tad ir kādam silikāta bāzes ir daudz plusus, viņš ir elpojošs, laists caur ūdens tvaiku, bet viņam atkal tā problēma, ka viņš samirks, viņš ir pleķēns. Viņam ir pors diezgan vaļējs, ja blakus ir koki, kā bildēt pa kreisi. Tad no tiem kokiem viss kaut kas nonāk uz tās fasādes putekļu daļiņas un sāk tur viss kaut kas augt un dzīvot. Ja tā nav saules puses, tad tur maz tā saule uzspīd, tad tur labi aug. Un tiklīdz kaut kas aug, tā tas bojā to fasādi. Un ja to fasādi ēkas saimnieks nenoskalo, viņi sabojājās, beigās var sanākt, ka jāmaina viss apdars kārti. Ja? Tāpēc ir tām apnējām fasādēm ir savu plusu, savu mīnus. Ja viņas kā ir lēta sanāk, viņi lētāk sanāk pa ventilējumu. Mūsdienās gan jau tagad tās cenas ir pietuvušās ļoti līdzīgas. Viņi nedaudz lētāk sanāk. Kādreiz bija reiz 2, tagad ir tur varbūt 10–20% atšķirība. Un tāpēc cilvēki izvēlās. Otrs ir tas, ka sanāk mazāk augstuma tilti, līdz ar to efektīvāk var nosiltināt to objektu. Nu, protams, izvēlās pareizos dībeļus, par kuriem es pastāstīšu drusku vēlāk. Un ventilējumai fasādē atkal ir savu plusu, ja jūs viņu uztaisat. Tādu, kādu jūs viņu uztaisījāt, viņi tāda arī iztīsies pēc 10 gadiem. Ja nepieļauj būtiskas kļūdas, ko bieži vien pieļauj, ja ventilējumām fasādēm neievēro lokšņu ražotāju tehnoloģiju, kā viņas piestiprināt, un tad tur noplīst stūri un var visādi sanākt. Bet, ja to ievērot, tad problēma parasti nav. Nu, ja vienīgi kāds ar bumbu sasit, bet arī šo ar bumbu nemaz tik viegli nevar sasist. Tur ar mašīnu jāiebrauc, tad viņā ir. Jā, būs pa dībļiem drusku. Tad ir par tām neventilējumām fasādēm apmestajām. Šeit ļoti labi var redzēt bildē pa kreisi. Vēl nav uzvilkts dekors, bet mēs jau varam saskaitīt, kur ir dībeļi. Temperatūra starpība pietiekoši liela jau. Viņi noraso. Ja? Norasojot, tā fasāde paliek pumpaina. Kāpēc tas tā notiek? Mums dībeļi, kuras ielika no šobrīd pieejamie tirgu, kas ir veikalā, internetu veikala reklāma, tā nav. Bet atsaucis, kā saka, jo es no viņiem esmu paņēmis no lapas bildi, ir dažādi pieejami. Cenas arī dažādas. Tur rakstīts 8 eiro gabalā, tas nozīmē 200 gabalus pa 8 eiro, tas nozīmē 4 centi sanāk, ja, gabalā dībeles. Nu, var nopirkt, tas ir plasmas, bet plasmas dībeles parastais jums nederēs minerālu vats fasādei. Un to jūs varat likt putekļpolistirolam, bet cokolam var izmantot. Plasmasam ir labas īpašības no siltumtehniskiem parametriem. Nākamajā slaidā parādīšu, kāpēc viņš ir labāks. Tad ir ar metāla naglu, kas ir domāts vatei. Tur atkal tā cena starpība, jau mēs ar plasmas salīdzinām, ir arī tāpat 200 gabalu paka, viņi jau ir vairāk kā 2 reizes dārgāki. Un tad ir arī tādi paši metāli, kuriem vēl galā tāda īpaši pagarināta cepurīte ir, lai nebūtu tā caursalšana. Jo svarīgi jau ir tā siltumvadītspēja tam dībelim. Jo tam metāla dībelim tā siltumvadītspēja būs 0,04, 0,02 var labākajā gadījumā. Un tam ar to pagarināto naglu, kur ir tas plasmas, tam būs 0,001. Tas jau ir gandrīz nemaz, ja? Nevada siltumu, bet tomēr drusku jāņem vērā aprēķinos ir. Un tad tagad ir tāda jauna sistēma, Kaprals certificējas atkal ir dībeli jauna, kurš izmantojams vatei, bet, kā redzam, viņš ir tikpat dārgs kā tas metāla naglu siltinātais dībelis. Viņš pat sanāk nevis tikpat dārgs, bet gandrīz tikpat dārgs. Praktiski vienā cenā. Bet tam siltumvadītspēja 0. Jūs varat ielikt fasādēs, jūs viņu neredzēsiet to dībeli vairs. Nebūs pumpaina fasāde. Jo tās pumpainās fasādes tā ir klasika. Pilna pilsēta kā nosarmo, kā laiks ir mitrs. Viss ir redzams. Viss dībeļi redzam, nevajag pa termogrāfu var saskaitīt, vai pietiekoši salikt, vai nav pa daudz. Bieži vien saliek pa daudz. Lieki. Un tad ir tā ar ventilējumām.
fasādēm ir tāda viena problēma. Liekas, ka viss būtu forši, ventilējuma fasāde, bet mums atkal sanāk, ir kronšteins. Kronšteinam ir tā problēma, ka viņš vada siltumu. Tas nozīmē, ka tas ir liels augstuma tilts. Viņš sanāk lielāks par to dībeli. Ja dībeles tur varbūt 8 mm diametrā ir augstuma tilts, tad šeit tas kronšteins būs 5 mm alumīnijas, un viņš var būt 10 centimetri augsts, vai varbūt 5. Ja šeit ir augstāks paņemts, jo ir smagas plāksnes, ja, bildē redzams. Bet arī ventilējumai fasādei izolācija ir jādība ar dībeļiem. Nevar vienkārši salikt to vati un uzlikt karkasā, un viņi slīd lejā. Viņi arī ir jādība vēl dībeļiem. Viņus var mazāk izmantot kā neventilējumai fasādē, jo vēja slodze uz to vati nebūs, bet lai viņi neslīd nost, bildē ir ielikt labie dībeļi, protams, viss forši, bet ir tas augstuma tilts, tas alumīnijas. Un tāpēc es ieliku šo bildi. Tā ir no normatīva, ēku norobežošā konstrukcijas siltumtehnika. Tur ļoti labi ir parādīts, kādas ir normatīvās vērtības materiāliem. Es visu neieliku tās divas daļas no tās tabulas, lai uzskatāmāk. Tad alumīnijam siltuma vadītspēja ir 220 vati metrais kelvini, kas ir daudz. Tajā pašā laikā neierobežotam tēraudam ir 17. Tātad kādu karkas sistēmu izmantot, ja projektētājs būs norādījis siltinātā fasādu uz karkas, bet viņš nebūs norādījis sistēmu, kādu jūs dabūsiet alumīniju, jo tā būs lētāk, būvnieks būs ielicis tām alumīnija sistēmu. Viņi ir kā nerusējuši, viss labi, alumīnijas gan korodē, bet lēnāk. Bet mēs redzam, ka vairāk kā 10 reizes atšķirās siltumvadītspēja tam kronšteinam. Tas ir tas, kas būtu jāņem vērā. Tas būtu ar projektētāju kopā jāparedz. Projektā, ja nebūs paredzēts, tad jūs saņemsiet to, kas ir pieejamāks. Citās valstīs ir aizliegts izmantot tās alumīnijas sistēmas, pie mums nav aizliegts. Mierīgi pērkam, liekam. Bet tad tā siltumvadītspēja tai sistēmai ir reiz 10. Un tad, protams, tālāk ir koks, kas esmu apvilcis. Kokam tā siltumvadītspēja 0,13. Ja? Ja salīdzinām ar 220, 0,13, tur jau vairs grūti sarēķināt, cik reizes ir labāks. Ja? Tāpēc, ja jums ir iespēja to māju siltināt, jūs gribat ventilējumu fasādi, izmantojiet koku. Jūs ietaupīsiet uz konstrukciju, apakškonstrukcija koka būs lētāka kā tā alumīnija sistēma. Ja? Viņi būs siltāki, un nevis 10 reizes, bet sanāk 100 reizes. Ja? Nebūs redzami tie augstuma tilti. Jo koks neveido augstuma tiltu, koks ir principā silts materiāls. Jūs viņu fasādē, ar termogrāfu var ieraudzīt, kur tas koks statnes iet, bet ja jūs krustām liekat tos statņus, tad augstuma tilts praktiski nav nekāds. Un tad es jau apzīmēju to polipropilēnu, kam ir 0,22, kas būs tas modernais dībelis, ja viņš apmēram no tāda materiāla ir ražots. Principā viņš ir varbūt ļoti blīva koka. Ja ir ļoti blīvs koks ar blīvumu 1000, tas būs kaut kāds cietkoks, ja? Tad viņš ir cietkoka vērtībā, tas polipropilēns. Bet tas jebkurā gadījumā salīdzinājumā ar 220 un 0,22. Sanāk, tā starpība baigā, tāpēc liekas, jūs auditors ir ielicis, ka vajag fasādi siltināt ar 150 mm izolāciju, viss labi. Vēl labi, ja viņš ir norādījis kādu dībeli, viņš ņēmis vērā savos aprēķinos ar kādu lamdu. Tad pavisam labi. Un tad ir svarīgi, lai tas projektētājs to ieprojektē, bet ja viņš ieprojektē un nenorāda ne dībeļu siltumvadītspēju, ne karkasu, uz kādu jums tas viss jāliek, tad rezultātā var gadīties, ka jūs nesasniedzat ietaupījumu, ko jūs esat iecerējuši sasniegt un to naudu ietaupīt. Un pēc tam var gadīties problēma ar altumu, ka jums jāatmaksā naudu, jo jums nesanāk tas ietaupījums. Tas var būt drusku sarežģīti, bet neko nevar darīt. Un tad, lai mazāk problēma, es tā galvā piemetu pāris tāds jāizvēlas atbilstoši dībeļnaglas maksimāli mazu siltumvadītspēju. Jo mazāk siltumvadītspēja materiālam, jo labāk. Pilnīgi otrādi, liekas, gribētos lielāku ciparu, bet mazākam jābūt. Siltumvadītspēja ar lamdu apzīmē. Nav tā vēl uzzīmēta, kā viņi raksta, bet tā ir siltumvadītspēja. Jo jums jau vajag, lai mazāk vada siltumu tā fasāde, nevis vairāk. Un tad ir jāizvēlas atbilstoši fasādes konstrukcija. Ja paredz ventilējumu fasādi, un arī dībeļnaglas tāpatās, jo dībeļnaglas arī ventilējumai fasādē vajag. Mums abas divas lietas jāskatās. Ja būs, kā saka, laba ventilācija fasādes sistēma, bet būs paņemts lētākas dībeļnaglas, tad atkal būs lieki zudumi ar augstuma tiltiem. Beigās jau diezgan daudz salasās. Nav, vai tad dībeļi tur 2 vai 4 tās fasādes, tur jau tūkstošiem. Un tad jāveic ārsienu siltumtehniskā aprēķina, ja projektēšanas laikā tiek mainīta fasādes risinājumi. Ja, teiksim, jums auditors ir iedevis tikai izolācijas biezumu un lamdu, kādu būtu jālietos fasādes, bet nav neko citu norādījis.
Un jūs ar projektētājs secinājuši, ka jūs gribat ventilējumu fasādi, tur ilgāk kalpo viņi, jā, teiksim, nav viņi jāmazgā tik bieži kā tās apmestās fasādes, uz kurām aug viss kaut kas virsū, nav jāpārkrāso. Jūs it kā sākumā samaksājat varbūt 10–20% vairāk, bet jūs izreikināt uz 30 gadiem vai 40, jums viņi atmaksājas. Ja? Un ņemot vērā, ka jūs maksāsiet kredītu 10 vai 20 gadus, ja? Un ja jums pēc 10 gadiem vēl kredītu nebūsiet paspējuši nomaksāt, jums tā fasāde jau iztīsies tā, kā tur tajā bildē bija, ka viņi jau ir jāmazgā un varbūt jāpārkrāso, tad jums jāapdomā, varbūt tomēr tā kā mums te Valmierā tikko rausaka māju uztaisīt ar ventilējumu fasādi. Izstās glīti, viņam nebūs jāpārkrāso, viņam nebūs jāmazgā tā fasāde. Tas materiāls stāv, viņi pareizi pieliek, nekāda problēma nav. Un pat ja kāds tur iemetīs akmeni un izdauzīs to loksni, vienmēr jau var pāris gabalus atstāt pagrabā un nomaina viņu. Un tad, protams, ir tā būvdarbu kultūra, kas ir visur. Jo varbūt labi materiāli, bet var uztaisīt augstuma tiltus arī bez materiāliem, vienkārši ar līmiju aizsmērējot tur, kur nevajag aizsmērēt. Starp loksnēm. Paldies. Es izmantošu izdevību uzdevot tev jautājumu vienu konkrētu. Maksimāli īsi izskaidro. Tev atnāk iedzīvotājs un prasa, es gribu samazināt savai mājai apkurs patēriņu uz pusi. Kas ir tie pasākumi, ko tu viņiem pateiktu, ko daram? Uz pusi, lai samazinātu, tur būs komplekss risinājums, tur būs viss mājās skatās. Tur nevarēs tikai vienu darbu izdarīt. Un kas ir tie darbi nosauc tā ieskatam? Pēc pieredzes, cik es rēķināju daudz tās mājas uz pusi, lai samazinātu, jums ir gan jumts jāizolē, ja jums ir pagrabs, jums pagraba griezti jāizolē, jānomaina logi un fasādi jāizolē. Tad var samazināt uz pusi. Kas ar inženiertīkliem? Ar inženiertīkliem ir tā, ka vienu brīdi nedēļu nekādu naudu tiem tīkliem pašā sākumā. Pilnīgi tika ignorēta, pat ventilācija tika ignorēta, cēla tracis, beigās jau tagad dod arī ventilācijai naudu, atbalstu. Un inženieriem tīkliem ir tā, ka radiatoru nomaiņa jau tev nedod ietaupījumu. Ja tev vajadzēja tos kilovats tajā istabā, lai tur būtu silts, tev arī viņus vajadzēs pēc tam. Vienkārši tev vajadzēs mazāk kilovats, tev siltummazglā pados mazāk. Bet vai tu rekomendētu mainīt apkures sistēmu? Tas būtu jautājums tev. Apkures sistēmām ir tā, ka viņam kalpošanas laiks normatīvais ir apmēram 50 gadi metāla caurulē, ja mēs skatāmies pēc normatīva. Skaidrs, ka tur droši vien viens caur sistēmu, kāds vēl pa vidam ir nomainījis radiators, noteikti ir ielicis neatbilstošs lielumu, tā kā tas notiek daudz dzīvokļu mājās nelikumīgi, neskaņojot ar pārvaldnieku, ar kaimiņiem. Un tad sākās problēma, ka vienam ir silti, vienam augsti. Beigās izrādās, ka viens ir vienkārši bez apvada caurules ielicis radiators. Bet tad auditors rekomendē? Rekomendācija būtu jā, jo nomainīt ir, teiksim tā, ka jūs varat komfortu palielināt. Jā. Vai tur likt uzskaiti virsū tagad uz katru radiatoru? Domas dalās, tāpēc, ka ar to godīgumu pazūd. Ja cilvēks varbūt speciāli nedzīvo augšējā stāvā pašā stūrī, viņš tur kaut kādā ir to dzīvokli mantojis vai pats ir nopircis, ja? Un tad, jo tīri siltumtehniskā viedokļa sanāk tā, ka tas, kurš dzīvo pa vidu, viņam tas siltums zudumi ir maz, viņam tur ir viens loks un tur pāris kvadrātmetru siena. Tas, kurš nabaks dzīvo augšējā stāvā, viņam ir galsiena, viņam ir pārsegums, viss dzīvokļa platībā, ja? Plus vēl ir sānsiena un varbūt aizmugursiena. Viņam zudumi ir nevis 2 reizes lielāki, bet 6 reizes lielāki. Ja? Un tad, ja jūs tagad uzliekat katram skaitītāju, kā mums tagad normatīvs rekomendē jaunām mājām, katram dzīvoklim skaitītāju, tad es noteikti nepirku dzīvokli augšējā stāvā, nekādā gadījumā. Kāpēc man maksāt vairāk? Paldies, Kaspar. Paldies. Aplaus lūdzu Kasparam.